Valsts parāds, tas ir ceļš uz nācijas sabrukumu. To pateicu ne es, bet to pateica kāds cilvēks vēl tālajā 18. gadsimtā. Līdz 2029. gadam katrs no mums, ieskaitot zīdaiņus un pensionārus, būs parādā 17,000 eiro. Jo jau šodien katrs no mums ir parādā 11,000 eiro. Finanšu ministrija jau pilnīgi atklāti un neslēp to, ka līdz 29. gadam, tas ir tuvākos 5 gadus, tā plāno aizņemties vēl papildus gandrīz 10 miljardus eiro jau esošajiem 20 pāri klāt. Un ja esošie vēl būs pie varas, tad viņi visu šo laiku teiks tikai vienu lietu, ka tas ir normāli, ka tā tam arī jābūt. Paskatieties, kāda ir ekonomika citās valstīs. Es atceros, kā vēl šī gada maijā, kad mēs Saeimā cēlām šo jautājumu par valsts parādu, Saeimas tribīnē iznāca kāds jaunās vienotības pārstāvis un teica: Jūs runājat arī par valsts parādu. Un saprotiet, tā mūsdienās arī tā ekonomika strādā. Un mūsu parāda rādītājs ir atbilstoši vidējiem rādītājiem visā Eiropā. Bet tikai pēdējā laikā mēs tā ik pa brīdim dzirdam, ka tā kā valsts uzņēmums būs daļēji jāpārdod, tā kā iespējams būs jāceļ pensijas vecumu, un atkal jums visu šo laiku teiks to, ka tas ir normāli, un to, ka tie, kas ir pret, viņi neko nesaprot. Bet tikai neaizmirsīsim vienu lietu. Siliņa šodien ir, rīt siliņas nav, bet tas parāds, viņš bija un paliks, kamēr tiks neatdots. Es sāku ar citātu un es gribētu nobeigt ar citātu, kā teica kāds cilvēks vēl pirms Kristus dzimšanas: parāds ir brīvības gals.